Mūsu studijā ir iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis. Labrīt! Labrīt! Paldies, ka atnācāt. Sāksim ar, protams, šīs nedēļas nogales un, protams, arī turpmākās nedēļas noteikti galvenā aktualitāte vismaz ārvalstīs, tātad Boris Ņemcovs slepkavība Maskavā. Cita starpā arī šajā kontekstā tika minēts, ka arī Latvijā pēdējos 14 gados ir notikušas 55 pasūtījuma slepkavības. Kāda ir situācija ar pasūtījumu slepkavībām Latvijā? Cik no tām ir atklātas un kā veicas ar to atklāšanu? Kopumā es gribētu teikt, ka tomēr atšķirībā no Krievijas gadījuma, kur ir acīm redzam, manuprāt, tomēr politiski nokrāšana traģiskiem notikumam, Latvijā nav šāda rakstura. Faktiski Latvijā pārsvarā šādas slepkavības tiek izdarītas personisku rēķinu dēļ, mankārības nolūkā. Ja mēs skatāmies varbūt pagājušā gada griezumu, tad Latvijā ir bijusi viena pasūtījuma slepkavība, Reizeknē uzņēmēju nogalināšana, kas ir atklāta. Ir aizturētas 7 personas, gan izpildītāji, gan organizētāji, gan pasūtītāji. Kopumā skaidrs, ka šīs slepkavības ir sarežģītas tādā izpratnē, ka viņas tiek rūpīgi plānotas jau un gatavotas. Līdz ar to skaidrs, ka, diemžēl, viņas ir diezgan sarežģīti atklāt un nevienmēr viņas izdodas atklāt. Cik apmēram daudz no pasūtījuma slepkavībām izdodas atklāt? Tādu kopējo procentu es Latvijā nepateikšu. Es tiešām, tā varu pateikt par pagājušo gadu, šī bija viena. Jā, tad es tomēr gribētu teikt, ka šie 14 gadi kopumā tomēr Latvijā nav šis tik izteikts apdraudējums tieši pasūtījuma slepkavības. Runājot par iekšējo drošības situāciju, kāda tā šobrīd ir Latvijā? Kopumā tad, ja mēs runājam par tādu, draudu līmeni, un tas joprojām ir zems, līdz ar to mūsu dienas tiek galā ar šo situāciju. Mēs redzam, pamatā divas lietas. Varbūt, ja mēs pieskaramies šim jaunajai tēmai, kas ir hibrīdkarš, tad, manuprāt, ir divas tādas pamatlietas, ko es gribētu minēt, kas ir tāds aktuāls, varbūt, izaicinājums. Tas ir tiešām informatīvais karš, informatīvā telpa pašlaik, un otrs, tas ir tā saucamās tautiešu organizācijas Latvijā, kas nevalstiskās organizācijas, kas pamatā izmantojot arī Krievijas valdības finansējumu, attiecīgi rada draudus nacionālajai drošībai Latvijā. Šīs tautiešu organizācijas, kā jūs tās uzraugat, kontrolējat? Cik lielā mērā spējat izsekot tām aktivitātēm? Kopumā mums ir 3 valsts drošības iestādes, bet lielākais sloks gulstās uz drošības policiju. Drošības policijas priekšnieks arī ieskicēja, diezgan lielā skaitā šādas organizācijas ir. Faktiski viņu darbība tiek koncentrēta uz to, lai iegūtu finansējumu savu aktivitāšu īstenošanai. Un pamatā, ja mēs paskatāmies varbūt tās izmaiņas pēdējo gadu laikā, tad jau pagājušajā gadā iezīmējās tendence, kad šī tāda kopējā tautiešu politika no sadarbības uzturēšana ar savu etnisko kopienu, krieviski runājošiem tautiešiem ārvalstīs tika mainīta retorika uz to, ka uz šādu tiesību aizsardzību, proti prezumējot to, ka šie krievalodīgie iedzīvotāji tiek apdraudēti un faktiski radot šādu mītu, cenšoties arī zināmā mērā destabilizēt situāciju. Drošības policija arī šķiet ir norādījusi, ka ir svarīgi vairāk uzraudzīt šo organizāciju finanšu plūsmu. Vai šeit jūs redzat arī kaut kādas likumdošanas izmaiņas, kas ļautu mazliet vairāk un brīvāk iestādēm pētīt un uzraudzīt šīs organizācijas? Jā, es kā iekšlietu ministrs varētu apliecināt to, ka šāda iniciatīva jau bija virzīta savulaik gadu atpakaļ. Diemžēl radās problēmas tieši ar mūsu tiesību normu, ar jaunradi. Proti, iniciatīva bija tieši vērsta uz to, ka vairāk kontrolēt tās organizācijas, kas saņem finansējumu no ārvalstīm. Šeit neiet runa par visām, varbūt iekšējām lietām, bet tieši ārvalstu finansētie un ziedojumi, kuras saņem organizācijas, mūsuprāt, tas ir aktuāli, lai mēs varētu to izsekot. Ir situācija mainījusies. Mēs redzam, pagājušais gads ir ienesis korekcijas. Es domāju, ka mēs atkārtot iesim ar šo iniciatīvu, lai tomēr panāktu šādu regulējumu, kad drošības iestādēm būtu iespēja tiesiskā ceļā pieprasīt, uzrādīt patiesos finansētājus. Vērsīsieties Saeimā? Protams, tas ir grozījumi, nepieciešamie grozījumi. Šeit es pilnībā atbalstu drošības policiju, un tas ir jādara. Kad tas varētu notikt? Tuvākā laikā. Valsts prezidents ir paudis arī stingri atbalstam, ka ir jāstiprina valsts iekšējā drošība. Kāds ir plāns valsts policijas un arī drošības policijas stiprināšanai? Kopumā, ja mēs runājam par drošības policiju, tad drošības policija šogad saņēma pieaugumu budžetā, kas dod iespēju attīstīt šo kapacitāti, kas ir gan cīņa ar šo informatīvā kara elementiem,
Attiecīgi arī pieaugošais tautiešu organizācija aktivitātes, un, kā mēs redzam, vairāk krimināla procesi ir rosināti par diezgan smagiem pantiem. Mēs zinām šo problemātiku Ukrainā. Tas nozīmē to, ka skaidrs jāstiprina tieši drošības policijas kapacitāte. Šeit es gribētu teikt, varbūt par visām 3 drošības iestādēm. Runājot par valsts policiju, tās ir 2 pamatlietas. Tā ir jauna atalgojuma koncepcija un valsts policijas attīstības koncepcija. Tie ir 2 galvenie elementi. Cik šādu potenciāli nedraudzīgu organizāciju Latvijā darbojas? Drošības policija minējas priekšnieks, ka gandrīz 100. Ja? Tas ir, manuprāt, diezgan nopietns skaidrs. Jo, redzat, viņi, zināmā mērā, mēs dzīvojam demokrātiskā valstī, mums ir atbilstoša tiesiskā sistēma un tiek balansēts uz robežas starp kriminālu procesu un attiecīgi šo informatīvo karu, kur nevienmēr mēs varam pievilkt kriminālu procesu atbildību. Līdz ar to tāpēc ir arī šīs kapacitātes stiprināšanas nepieciešamība, lai drošības iestādes varētu uzraudzīt un saulēcīgi brīdināt par atsevišķu elementu aktivitātēm. 100 tātad šīs organizācijas, vai ir zināms, cik apmēram cilvēku tajās darbojas? Kopējo skaitu es nepateikšu. Tātad, kā mēs redzam, izteikti publiski tās organizācijas parādās mums dažādos datumos. Tas ir faktiski tuvākais, tas būs 16. marts. Taču ne visas ir reģistrētas organizācijas, ir arī nereģistrētās kustības, tādas kā Nepilsoņu kongress un virkni citu organizāciju. Līdz ar to precīzi biedru skaitu šodien es nevaru nosaukt, bet es domāju, ka drošības iestādēm viņš ir zināms. Sakat, Latvija ir demokrātiska valsts, un tieši tā, tas arī droši vien ir iemesls, kāpēc nav iespējams vienkārši ņemt un slēgt šīs organizācijas, vai tomēr šis varbūt ir īstais laiks, kad dot tiesības sargājošām iestādēm mazliet lielāku vaļu? Redzat, šim ir jābūt kopējam procesam. Šeit drošības iestādes varētu iniciēt šādu organizāciju slēgšanu, taču procesā tas notiek caur uzņēmumu reģistru, un šeit drošības policija nav vienīgais spēlētājs. Līdz ar to šeit ir jāpanāk visu iesaistīto institūciju sapratne, par ko es arī runāju, par šo tiesību normu jaunradi, kas nevienmēr ir tik vienkārši process mūsu valstī. Minējāt, šīs organizācijas sevi uzskatāmāk parāda dažādu atzīmējumu notikumu un datumu sakarā. 16. marts patiešām ir jau ļoti tuvu. Ko sagaidīt šogad? Būs vairāk provokācija? Pašlaik 4 organizācijas ir pieteikušas, vismaz pagājušajā nedēļā bija pieteikuši savu dalību 16. martā. Redzam, ka tas scenārijs ir aptuveni līdzīgs kā arī iepriekšējos gados. Tiek plānotas aktivitātes ne tikai 16. bet arī pirms un arī varbūt pat pēc. Protams, kā iekšlietu ministrs var teikt, ka es bažījos par to, ka šis salīdzinoši ar pagājušo gadu mēs atrodamies nedaudz citā ģeopolitiskā situācijā. Mēs esam Eiropas Savienības prezidējošā valsts, līdz ar to es domāju, ka varētu būt pilnīgi noteikti izteiktāka informatīvā propaganda, informatīvais karš, atkal kārtējo reizi, ka mums vienu reizi gadā atzīmes fašisms un tam līdzīgi. Tas, ko es gribētu panākt un nodrošināt, kā arī iepriekšējos gadus, lai šie pasākumi beigtos ar verbālo konfrontāciju, nevis pāraugtu vardarbībā. Vai būs vēl lielāka drošības pasākuma šogad nekā pērn? Pašlaik netiek plānots, bet situācija tiek monitorēta un tas pasākuma plāns tiek apstiprināts burtiski dažas dienas pirms paša pasākuma. Vai ir signāli, ka šīs verbālās konfrontācijas tiešām var pāraugt arī fiziskos konfliktus? Pašlaik nav, taču izslēgt mēs to nevaram. Kuras ir tās 4 organizācijas, kas šobrīd pieteikušas? Tad ir pieteikušies Daugavas Vanaga Limbaža nodaļa, ir pieteikušies karavīru veterānu biedrība, Nacionālā karavīru biedrība, Gustava Celmiņa centrs un atbilstoši viena no šīm antifašistiskām organizācijām, kur precīzi nosaukumus nenosaukšu. Runājot par mūsu robežu stiprināšanu, vai no iekšlietu ministrijas apmēram ir skaidrs, cik būtu nepieciešams naudas šim mērķim? Jā, no iekšlietu ministrijas puses ir skaidrs. Tad, ja mēs runājam par robežas ierīkošanu, kas ir viens no, manuprāt, arī pašlaik sabiedrība aktuālām tēmām, tad kopējais projekts, lielais projekts, kas ir pašlaik vērtēts un plānots īstenos gan 4 gadu garumā, tas ir aptuveni 15 miljoni eiro. Šeit ir jautājums, vai tomēr mums nevajadzētu, un es uzskatu, vajadzētu šos 4 gadus tomēr spēt īsākā termiņā šo projektu īstenot. Tāpat tās otrs jautājums ir valsts robežsardzes tieši, ja mēs runājam par šo iestādu pārbruņošanu, proti atbilstoši NATO standartiem, un lai šī sadarbība būtu ar mūsu aizsardzības spēkiem,
pie kā arī tiek nopietni strādāts. Faktiski šis process jau zināmā mērā ir pabeigts un tiek veikt pēdējā aprēķina, cik ir nepieciešams finansējums. Cik tur izskatās tas nepieciešamais finansējums? Es pašlaik jums tā nenosaukšu. Kāda ir tā jūsu vīzija? Cik ilgā, jūs sakat 4 gadi, 15 miljoni tieši robežai, cik ilgā termiņā mums būtu jāskārto šī robeža un arī jāpārabruņo mūsu robežsargi? Nu, es varētu teikt, ka tie varētu būt 2 gadi, kad tas būtu jāizdara. Tā naudas summa? Tā naudas summa es arī minēju, jā, bet šeit arī jāņem vērā, ka ir izteikts arī ASV atbalsts mūsu robežu stiprināšanai, un šie abi projekti ir jāskata kopskarā. Nu, mēs nevarēsim 4 gadus būvēt robežu, jo pilnīgi noteikti, ja ASV sniegs savu atbalstu, tas nebūs 4 gadu garumā izstiepts. Kā Amerika varētu atbalstīt mūsu robežu? Mēs runājam vairāk par tehnoloģijām, mēs runājam par video novērošanu, sensoriem un atbilstošu tehnoloģisko, teiksim, jaunāko tehnoloģiju izmantošanu. Vai ir zināms, cik Amerikas puse ir gatava ieguldīt Latvijas robežā? Aptuveni kopumā uz Baltijas valstīm tie ir 100 miljoni, un kuru attiecīgi sadalīsies noteikti tā. Šeit ir arī kopējs darbs ar aizsardzības ministriju, jo skaidrs, ka kopumā mēs redzam, ka drošība uz robežas tas ir arī saistīts ar to, lai mums būtu savietojamība ar NBS spēkiem arī. Un vēl viena aktualitāte pagājušajā nedēļā jūs uzdevāt veikt pārbaudu pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, jo valsts kontrole ziņoja, ka tur iespējams ir nelikumīgi pagarināts uzturēšanās atļaujas. Vai ar šo te pārbaudu būs pietiekami, vai uz pārbaudas laiku varbūt vajadzēja atstādināt šos aizdomās turamos? Pašlaik es esmu arī saņēmis pats valsts kontroles šo ziņojumu ar ieteikumiem. Ir 2 ieteikumi. Kopumā uzlabot šo saistībā ar uzņēmēju darbībā nodokļu nomaksu. Šeit es arī varētu minēt, tomēr to sistēma ir tāda, ka pieprasot šādu termiņu uzturēšanās atļauju, persona iesniedz izziņu no valsts ieņēmuma dienesta, kur ir rakstīts, ka viņi ir samaksājusi. PMLP līdz šim nav bijusi tāda kapacitāte, un tā datubāža apmaiņa ir tāda, ka tātad saņemot šādu izziņu, viņi prezumē, ka attiecīgais uzņēmums nodoklis ir nomaksājis. Pēc tam, kā mēs zinām, izrādās tur ir avanses maksājumi tā tālāk. Līdz ar to tas pilnīgi noteikti ir jāuzlabo šis virziens. Un otrs ir par šo nesavlaicīgi izbeigto. Tur ir jāveic dienas pārbaude, lai saprastu, cik liela ietekme ir bijusi tiešām un kāds kaitējums varbūt ir iespējams nodarīts. Jā. Bet pārkāpuma pagaidām nav iemesls, lai atstādinātu. Pašlaik ir dienas pārbaude. Nākamais dienas pārbaude beigsies, es ceru, burtiski nedēļas laikā. Līdz ar to tālāk lemsim, vai nebūs nepieciešams turpmākie soļi jau.